Reizēm dzirdot Kremļa propagandu, izklausās, ka Kremlis apgalvo pilnīgi pretējas lietas, piedāvā vienam notikumam 10 dažādus pretrunīgus skaidrojumus. Kādēļ dezinformācija mēdz būt pretrunīga? Jo šis ir viens no manipulācijas paņēmieniem – noslīcināt patiesību melos. Tas nozīmē pārpludināt informācijas telpu ar troksni, meliem, puspatiesībām, sazvērstībām un jebko citu, kas pārpludina cilvēku prātus un neļauj viņiem atšķirt faktus no meliem. Nu, nevis viens skaidrojums notikušajiem, bet 10. Tas ir tā kā mēģināt sarunāties, kad kāds tev blakus spēlē pilnā skaļumā mūziku, tā lai nevar dzirdēt, ko otrs vispār saka. Turklāt, kuram ir laiks izsakot līdz visiem skaidrojumiem? Cilvēki apjūg 10 skaidrojumos un kļūst ciniski, atmet ar roku un saka, ka visi melo, nevienam nevar ticēt. Īpaši efektīvi šis paņēmiens ir auditorijā, kura ir jau kritiski noskaņota pret neatkarīgiem rietumu mēdījiem. Rietumu mēdīji parasti ziņo tikai vienu versiju. To, kas patiesībā notiek. Kremļa propaganda saka, ka viņi jums dod tikai vienu stāstu. Nē, viss nav tik vienkārši. Mēs jums palīdzēsim izanalizēt visu daudz labāk. Un tad noslīcina cilvēkos muļķībās, melos, safabricējumos. Un es nepārspīlēju, viens no traģiskākiem gadījumiem, kad Kremlis izmantoja šo manipulācijas paņēmienu, bija pēc Krievijas pastrādātā slaktiņa Bučā. 22. gada martā Krievijas armijai neizdevās ieņemt Kijevu, tā atkāpās. Kad Ukrainas armija un neatkarīgie mēdīji iegāja Bučā, viņiem atklājās Krievijas karavīru pastrādātās brutālās zvērības. Civiliedzīvotāju līķi pilsētas ielās – simtiem. Slepkavības, izvarošanas, spīdzināšanas. Neatkarīgi avoti, tostarp arī ANO, ziņo. To pastrādāja Krievija. Savukārt Kremlis un Krievijas mēdīji ieslēdza propagandas šļūteni. Upuri nav civiliedzīvotāji. Tie bija aktieri, kas tikai tēloja līķus. Tie ir propagandas video iestudēti rietumos. Tas notika pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās. To pati Ukraina iestudēja, to pati Ukraina izdarīja. Tas vispār nenotika. Tā ir viltus ziņa. Mērķis nav likt noticēt kādam no šiem stāstiem. Mērķis ir likt šaubīties par visu. Apmulsināt, vairot cinismu un neuzticēšanās sajūta. Nevienam nevar ticēt. Visi melo. Patiesību nekad nevarēs noskaidrot. Un tas darbojas. Kremļa meli speciāli bija vēl šokējošāk nekā patiesība. Šāds emocionāls sazvērstības noķer cilvēku uzmanību un paliek atmiņā daudz labāk nekā oficiālais stāsts. Un ko darīt, ja tev no šļūtenes liek virsū dažādus melus? Vajag lietussargu, kritisko domāšanu. Skaidrojuma pārbagātība arī ir sarkanais karogs, ka jāpieslēdz kritiskā domāšana. Lai orientētos, jāmeklē neatkarīgi avoti un institūcijas. Nevis jāpaļaujas uz avotu, kurš ir ieinteresēts noslīcināt patiesību melos. Jādomā līdzi un jāatur gatavībā savas kritiskās domāšanas lietussargs.